Nu, Čivrivu 72. Arvien var sakot par veikala izpārdošanu. Nu, par pārdošanu, izpārdošanu. Sākumā bija nolēms, ka varbūt vajag pārdot Autospec.lv biznesu, tātad auto rezerves daļu veikalu, kurā mēs tirgojam moto apģērbus, moto aksesuārs, ķīveres, kurtkas, zābakus, moto, dažādas motociklu detaļas un pilnīgi visas auto rezerves daļas un akumulatorus. Milzīgā klāstā, gan moto akumulatori mums ir, gan auto. Un sākumā es vienkārši nosludināju cenu, ka es gribētu 74 000 eiro, ko ir vērta preču vērtība, kas atrodas veikalā un veikalu, tad es dodu līdzi, nu tā kā pa velti, ieskaitot visas mājaslapas, kompjūters un, nezinu, varbūt pat pārdevēji arī gribētu pāriet strādāt, tā teikt, pie jaunā īpašnieka vai kaut kā tā. Bet intereses nebija nekādas, tikai kaut kādi murgi. Neviens, tā teikt, cilvēks ar naudu nepieteicās. Nu, nezinu, ka es tur filmēju dažādas video, viss prasa, cik ir apgrozījums, cik ir peļņa, es to visu nofilmēju. Viņi saka, jā, tas ir apgrozījums, bet cik tad ir peļņa? Es nofilmēju, cik ir peļņa, viņi saka, bet tas jau ir apgrozījums. Nē, tas nav, labi, nav svarīgi. Pēc tam es domāju, labi, man iesaka izpārdot preci un tad pārdot veikalu, nu tā kaut kā. Es domāju, labi, es pamēģināšu izpārdot veikala preci, nu tad paliks fiziski pats veikals. Es domāju, kā es to izdarīšu, jo man taču visu laiku būs pārdevējiem jāmaksā alga un tā kaut kā. Bet, nu labi, pamēģināsim. Ar vienvārdu sarukot, sareklamējām un uztaisījām pirmkārt atlaides, bremžu klučiem, bremžu diskiem, nu tādām ejošajām pozīcijām, ko pie mums pērk visu laiku. Bremzes mums pērk ļoti daudz, jo mums tā jau ir lētākās cenas pilsētā. Bet, un mēs paši arī importējam dažādi, nu, bremžu klučus, bremžu diskus, amortizatorus, gultņus, visu kaut ko tādu. Un uztaisījām tā kā, atlaides, zemākas cenas vienkārši uztaisījām, nevis tur kaut kāda akcija vai ko, vienkārši uztaisījām zemākas cenas, sareklamējām visos, tātad Googles reklāmās salikām SS portālos, visādos sludinājumos, Facebook Marketplace'os, viss kaut kur. Un jā, cilvēki sāk pirkt ne tikai šīs te, arī izdomājam, ka dosim moto visām jakām un tiem visiem uztaisīsim arī zemākas cenas. Uztaisījām visu šo te zemākas cenas, salikām visu mājaslapā, šīs te zemākās cenas. Nu, tur sākot pat, ja tur kaut kāds vecāks modelis vai vēl kaut kāds ločšarnīrs vai bremžu cilindris vispār salikām pa 2 eiro. Nu, reāli, vispār var teikt, pa velti. Un, jā, cilvēki sāk pirkt, bet sanāca tāda šaiza, kad tagad kaut vai nepilnu nedēļu mēs tā darām. Atnāk cilvēks, nopērk viņi, teiksim, 20 klučus, pieņemsim Volkswagenam aizmugurējos, 20 klučus nopērk, un mums viņi beidzās, tenī brīdī. Un sanāk kā, tie cilvēki joprojām grib tos klučus pirkt, bet mēs viņus esam izpārdevuši. Mums jāpasūt no Eiropas klāt. No Eiropas mēs piesūtam tur 1 dienas vai 2 dienu laikā, un liekas kā, bet ja cilvēks ienāk veikalā, viņš saka, pārdodiet man tos klučus, kas jums mājaslapā pa lēto ir. Un mēs teiksim, nē, mēs jau tos visus izpārdevam, tagad vairāk neko nepārdosim. Tā nevaram. Paņēmām, pasūtījām visus klučus, lai būtu atkal pilns sortiments, un sanāk, ka nevar izpārdot to, tā tas nedarbojās. Nevar izpārdot auto rezerves daļu veikalu, kurā visu laiku cilvēki nāk pirktās. Un tad mēs uztaisījām arī izpūtējiem atlaides, uztaisījām, bremžu klučiem, amortizatoriem, gultņiem, slotiņām uztaisījām stikla tīrāmajām atlaides. Salikām mājaslapā visas cenas, starp citu variet apskatīties www.yr.lv. Variet autospecos skatīties, bet vienkārši YRLV ir, vieglāk viss arī meklētājs ātrāk darbojās, vieglāk visu atrast ar cenām vai ir noliktavā. Principā viss preci mums ir uz vietas, Matīs ielā 123, kur mums ir veikals, Autospec.lv, ja kāds gadījumā nezin, tas ir Matīs vagons tūrs. Un jā, uztaisījām šīs te zemākās cenas un panācām pretējo efektu. Gribējām tā kā izpārdot, un tad lūk būtu tās telpas un varētu, bet sanās tieši otrādi, cilvēki sāka nākt aizvien vairāk, viņi saka, pārdodiet man tos klučus, un mēs nevaram tanī brīdī, ka mēs kaut vienu pozīciju izpārdodam, mēs nevaram atstāt tukšu to pozīciju, visi mēs piesūtam klāt, un tagad panācām pretēju efektu. Ja mums bija bremžu kluči par 18 000 eiro veikalā uz vietas, tad tagad ir par 22 000 eiro. Nācās piepirkt vienkārši klāt, lai šis sortiments nebeigtos, jo cilvēki par šīm cenām pērk ļoti daudz. Katru dienu kaut kādus,
es nezinu, kā 30, 40 pirkumi ir katru dienu, ļoti, tiešām, un pērk arī, servisi un tā tālāk, vairumcenas mēģina nodiņģēt. Tā kā tas arī nedarbojas. Līdz ar to šī te veikala pārdošana, kas sākumā es biju iecerējis, ka tas noritēs ļoti raiti, vienkārši es ielikšu, ka es pārdodu pa 74 000 eiro veikalu ar visu preci un tā tālāk, un man uzreiz būs kādi, 6 gribētāji, un es vienkārši vienam no viņiem, ar ko man būs visvieglāk sastrādāties, pārdošu un miers, bet tagad es sāku domāt, ka varbūt to veikalu vajag nevis pārdot, ja ir tāda cilvēkiem interesi, bet pašlaik varbūt, ka vajag noīrēt vēl vienu veikalu, jo šeit Pildas ielā, kas ir tepat Dārciem iela, tepat blakus, tur Gross Auto beidz savu dzīvi. Un tas veikals ies uz īri, tur kopumā būs kāds 1500 eiro izdevumu īrē un apkurē un visā pārējā un komunālijos. Tas veikals tomēr arī autorezerves daļa veikals iesteigās, tur ir 128 kvadrātmetri, tāda liela telpa. Tur nav ūdens un toleti, tā ūdens un toleti tur kaut kur laikam gaitenī, bet tā. Un es domāju, ka tieši otrādi. Varbūt nevis pārdot šo veikalu, bet uztaisīt vēl vienu veikalu, jo tas neko vajag neprasa no manis. Mums Matīs ielas veikalā, Matīs ielā 123, mums jau tā prece ir pietiekoši daudz, lai mēs principā uztaisītu vēl vienu veikalu. Mums nav tā, ka mums ir viena bremžu klūči, viens amortizators, viens bremžu disks, viena moto jaka. Mums viss ir pa 2, pa 3, pa 4, pa 5, un ja es pieņemsim nodalītu pa vienai preču pozīcijai, lai aizpildītu to otru veikalu, tad mēs vienkārši varam nodublēt un uztaisīt vēl vienu veikalu faktiski bez nekādiem ieguldījumiem, tik daudz kā tikai būtu jāmaksā īra un komunālajā, un pa lielam viss. Un līdz ar to es jau sāku domāt, kad, bet mans tas tā kā sapnis vai tas virziens, kurā, ne sapnis, vienkārši es domāju, kurā virzienā es domāju, ko vajadzētu, kāpēc es gribēju to veikalu pārdot. Tāpēc, ka es gribu uztaisīt lielu autoservisu, vismaz ar 10 pacēlājiem, bet ideālajā versijā būtu kādi 15 pacēlāji, ja varētu izvietot, bet es nevaru atrast tādas telpas, piemērotā vietā. Ja man piedāvā kaut kādos ogres galos, kaut kurais babītes, kauguros, tas viss nekam nedara. Man vajag, lai tas ir, ideāli, protams, būtu kaut kāda šī Daugavas puse, un lai tur nav baigi kaut kur centrā jālaužas iekšā, kaut kādā ganība dambī vai vēl kaut kur, šī te Dārzciems, Pļaunieki, Purciems, Teika, Mežciems, šī puse man uzrunā vairāk. Tur varbūt kaut kāds Katlakalns, Krustpils vai kaut kas tāds iela, jo ļoti daudz, kāpēc es gribu šo servisu uztaisīt? Tāpēc, ka kopš mēs sākām taisīt šo lēto pretrūsas apstrādi pa 595 eiro, mums ir ļoti daudz cilvēki, kuri vēlas taisīt šo lēto pretrūsas apstrādi. Bet tā kā mēs taisam šo mūsu 3-slāņu pretrūsas apstrādi, pa parasto cenu, tad mums īsti nav brīvas vietas, nav brīvu pieraksta laiku, lai mēs tā vienkārši katrā dienā varētu ielikt, pieņemsim, kādu šo te lēto pretrūsas apstrādi par 595 eiro ar PVN. Bet, ja mums būtu brīvi pacēlāji, tad milzīgs servis, kur, teiksim, kaut vai strādātu 5 cilvēki, bet mums būtu 15 pacēlāji. Tad lūk, uz šiem pacēlājiem mēs varētu cilvēks atbrauc, paceļam mašīnu, nomazgājam, attaukojam visu un noliekam, lai viņi, teiksim, tur apžūst, un viņi stāv tur vienu dienu, pieņemsim, uz tā pacēlāja. Tagad mēs tā nevaram. Mums ir, teiksim, Ulbrukā 2 pacēlāji, un viņi visu laiku ir aizņemti. Un tagad, protams, Ulbruka kaut kā mēģina tur vienā nedēļā sarakstīt, teiksim, tās lētās pretrūsas apstrādes, tad otrā nedēļā sarakstīt parastās pretrūsas apstrādes, jo Ulbrukā taisa gan tādas. Bet šeit Pļauniekos, te Autospec filiālē, mēs taisam tikai 3-slāņu pretrūsas apstrādes. Ralfam pieraksts ir 3 mēnešus priekšu uz parastajām 3-slāņu pretrūsas apstrādēm. Līdz ar to šeit mums nemaz nav tādas iespējas tās lētās pretrūsas apstrādes kaut kā ielikt, un arī Ulbrukā ir sarežģīti. Ulbrukā bija vēl viens boks, un mēs cerējām, ka mēs to boksu dabūsim. Bet tā nesanāca, nedabūjām. Līdz ar to tur arī telpu nav. Tā liekas telpas visriņķī pa pilnu. Nekā tā nav. Ja Ulbrukā būtu vēl viens boks, vai vismaz vēl viens pacēlājs, vai kaut kā tā, tas atvieglot visu to lietu. Bet, diemžēl, tā nav.
Un, jā, ir, teiksim, Ubrukā ir, es neesmu redzējis tās telpas, bet ir pat 2300 eiro plus PVN ar kaut kādiem 4 vai 5 pacēlējiem. Nu, tā atkal ir ļoti dārga cena. Jā, tās telpas bildēs, viņi ļoti ilgi arī stāvēs eskā tās telpas, jo, skaidrs, ka par tādu naudu nav racionāli, tas īsti baigi tā kā, nevar teikt, ka neatmaksātos, bet tad sanāk, ka ļoti liela daļa ir jādod šī te īrē. Peļņas daļa milzīga, un līdz ar to cilvēks jau arī saprot, ka viņam ir labas telpas, un viņš negrib atdot viņas pa parasto cenu. Viņš liek to cenu tādu, kas ir pa maksimumam, tā teikt, augstākā segmentā. Lūk, un līdz ar to tā sanāk, visādi plāni it kā ir, bet viņi atdurās tur, ka vai nu nav telpu, vai nu tās telpas ir dārgas, bet pārsvarā es teikšu, ka tomēr nav. Jo, pieņemsim, Vefā jau 3 gadus cenšas izīrēt 1300 kvadrātmetru par 5200 eiro. Neviens tās telpas neņem. Un tā viņas arī stāv visu laiku, es kā sludinājums 1300 kvadrātmetru Vefā, 5200 eiro, man liekas, bez PVN pat tā cena ir. Skats, ka par tādu cenu neviens neņems. Didīs maksā tur 6000 bez PVN šeit pašā Dārciema centrā, skaistas stiklotas telpas, nevis kaut kādā Vefā kaut kāds ūķis tur, telpu platība liela, bet es zinu, es tur tanī servisā esmu bijis. Kādreiz tur, karoči tā. Tā kā uz doto brīdi šī te izpārdošana, ķipa pārdod veikalu pa 40 000, tad, kad es būšu izpārdevis preci, tas nesanāk, to tā nevar uztaisīt, tā tas nedarbojās, jo tad man būtu kaut kāda, es nezinu, 2 vai 3 mēneši, tas veikals jātur vienkārši pa tukšo, lai es varu tad izpārdot visas preces līdz pēdējiem. Kas, tad man būtu jāmaksā algas un viss pārējais, tas nekam nedara, tas tā nedarbojas. Savukārt, ja es taisu izpārdošanu, tā kā mēs tagad uztaisījām mājaslapā, salikām cenas, variet aiziet apstīties uz www.yr.lv. Cenas ir ļoti zemas, tad ejošās preces tiek izpirktas momentāli, bet paliek tādas, kur būtu tas klients jāgaida mēnesi. Pieņemsim uz kaut kādu tur Hyundai Sonata 2008. gada, aizmugurējie bremžu loki rocenēji, viss. Tādas pozīcijas mums pieņemsim 5, un pavisam mums ir uz kaut kādām 120 mašīnām tādas pozīcijas. Tā kā, lūk tā kā līdz ar to tā veikala pārdošana. Bet, brauciet uz Matīs iela 123, pārdosim jums, apskatieties. Mēs jau neko nefantazējam, neko neslēpjam. Mājaslapā apskatieties cenas, redzēsiet, ka pie mums ir lētāk kā citur. Un tāpat tās arī akumulatoriem tagad uzlikām lētākas cenas, lai cilvēki brauktu pie mums un pirktu. Brauc un pērk, jā, tad varbūt pat jāsaka godīgi, ka šādas te pazeminātas cenas varbūt pat ir izdevīgāk turēt nekā parastās regulārās cenas. Tas laikam pagaidām viss, ko es gribēju teikt. Peace!